Es tev gribēju uzdot jautājumu par tavu publisko tēlu. Ja mēs runājam par tēlu, tad viņš sastāv no divām daļām. Viens ir tas, ko ir izveidojuši mani oponenti. Ja par tevi uzraksta kāds mēdījis kaut ko, tu neko nevari izdarīt. Daudzi žurnālisti, kas ir taisījuši visādus tādus nomalnojušus sižetus, es viņiem saku, aiciniet mani tiešraidē, lai jūs nevarētu neko izgriezt. Ainār, es tev gribēju uzdot jautājumu par tavu publisko tēlu, jo jaunieši skatoties deputātus, ieies TikTokā, pastīsies katru deputātu, ieies komentāros, un tad bieži vien pa jums ir tāda ļoti skarba kritika, un tad es gribēju uzzināt, ja jūs atgrieztos pagātnē, ko jūs mainītu vai ko jūs uzlabotu, lai jūsu komunikācija būtu jaudīgāka, vēl stiprāka ar sabiedrību, lai viņi vairāk jums uzticētos. Kas būtu kaut kas, ko jūs pamainītu? Politikā ir tā, ka, ja tev nav ienaidnieku, tad tev arī nav draugu. Ja tev nav pretinieku, tad tev nav sabiedroto. Un, ja mēs runājam par tēlu, tad viņš sastāv no divām daļām. Viens ir tas, ko ir izveidojuši mani oponenti. Jo iepriekš bija tā, ka vispār, tad, kad sociālā tīkla nebija, ja par tevi uztaisa kādu negatīvu sižetu Latvijas televīzija vai Latvijas radio, tad tāds ir arī tēls par tevi. Ja par tevi uzraksta kāds mēdījis kaut ko, tu neko nevari izdarīt. Tagad, principā, tu vari to tēlu mainīt, un sociālā tīkla ir tas labākais veids, jo tu vari komunicēt pa tiešo. Tāpat kā mēs tagad tiekamies, tas tiek filmēts, pēc tam tu apskatīsies cilvēki no malas, varēs pieņemt lēmumu, tur patīk, nepatīk, labi, slikti. Bet, ja mēs runājam par to tēlu, tad redzi, ir divas puses. Ir cilvēki, kas ir, piemēram, piemēram, vispār Latvijā populārs. Viņš ir populārs kaut kāds kultūras darbinieks vai kaut kāds cits profesijas pārstāvs. Bet vēlēšanās par viņu nebalso. Kāpēc? Cilvēks saka, ko viņš izdarīs? Kāpēc man par viņu balsot? Un līdz ar to sanāk tā, ka politikā tev nav jādomā, cik cilvēki ir pret tevi. Tev ir jādomā, cik cilvēki ir par tevi. Nav jāskaita mīnusi, bet ir jāskaita plusi. Jo tie, kas ir pret tevi, viņi jau tāpat par tevi nebalso. Piemēram, pēdējās Rīgas vēlēšanās tā ir sanācis, kad es biju populārākais politiķis. Par mani nobalsoja personīgi apmēram 30,000 cilvēku, ievelkot plusiņu. Un tad es iedomājos, tas ir vairāk nekā 3 arēnas Rīga, laikam Xiaomi arēna tagad sauc. Pilna cilvēkiem stāv rindā, lai ievilktu šleseriem plusiņu. Ja mēs paņemam šos cilvēkus, tad citi mani apskaustu. Tie, kas atkal mani ar dubļiem regulāri nolēja un pārmet visu kaut ko, tad tie arī daudz, bet, kā es saku, tie jau nebalso par mani. Un pilnīgi normāli, tā kā Amerikā ir demokrāti un ir republikāņi. Un ļoti bieži dažos štatos, ja tā viedoklis pamainās, tad ir tie saucamie swing states, kuri izšķir to likteni, kurš tad būs par to prezidentu. Un mūsu gadījumā situācija tāda, ka es domāju, ka šodien, kad tā pasaule sāk tiešām mainīties pēc Amerikas principa, ka te ir tas liberālais un konservatīvais, es apzinos to, ka, piemēram, mans potenciālais elektorāts ir puse Latvijas iedzīvotāju, kas varētu balsot par mani. Otra puse nekad par mani nebalsos. Tad mans uzdevums ir panākt, lai no tās vienas puses pēc iespējas vairāk cilvēku nobalsot par mani un par partiju Latviju pirmajā vietā. Par tēlu. Šodien tēlu mēs veidojam paši. Un sanāk tā, ka es esmu, piemēram, daudzi žurnālisti, kas ir visādus ķēngu rakstus par mani taisījuši, kas ir taisījuši visādus tādus nomalnojušus sižetus, es viņiem saku, aiciniet mani tiešraidē. Es esmu gatavs atbildēt tāpat kā šodien ar jums uz visiem jautājumiem, bet tiešraidē, lai jūs nevarētu neko izgriezt. Jo, ja jūs gribat mani nointervēt tur veselu stundu un beigās paņemt 3 teikumus, tas, kas jums ir svarīgs, samontēt viņus un uztaisīt no manis sižetu, tas ir tas, kā tas ir darbojies. Pie mums sabiedriskos mēdījus pārvalda mafija. Un mafijas galvā ir tā galvenais cilvēks, ir Sarmīta Elerte. Viņa kādreiz vadīja laikrakstu Diena, viņa Soros organizāciju vadīja.
Un tie visi cilvēki, kas ir bijusi viņai apkārt, viņa salikusi vadošos amatos Latvijas televīzijā, Latvijas rādio, un, piemēram, sanāk tā, ir vēlēšanu diena. Pēdējā dienā ir aizliegta jebkāda kampaņa. Vispār ir aizliegts. Partijas nevar aģitēt, visi jau plakāti noņemti, tu neko nevar darīt. Un tad pēkšņi Latvijas rādio, piemēram, sēž 5 eksperti. Ozoliņš, žurnāls ir Streips, un vēl daži tādi paši. Un viņi apspriež situāciju. Un, protams, viņi netieši, kas saka, visi aplēja mani ar dubļiem, stāstot, ka pat nesaucot vārdā, bet visiem viss kļūst skaidrs, ko nedrīkst pieļaut un visu. Un tad tās saucamās prokremliskie, proputiniskie. Es saku, nē, es esmu tā kā trumpists, jā. Nē, tu esi putinists, jā. Un tad, kas notiek, jā? Kā ir ļoti izdevīgi, tāpēc, ka ļoti daudzi to visu uztver ārkārtīgi emocionāli. Un ja pēdējā dienā pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām vakarā reklāma ir aizliegta, ap 9 vakarā parādās informācija. Putins esot maksājis Šlesaram 1,5 vai cik tur tos miljonus katru gadu, daudzu gadu garumā, to pasaka kaut kāds tur cilvēks no Krievijas un viss. Un pēkšņi šie neatkarīgie mēdīji, korumpētie mēdīji, es tā teiktu, jā, visu nopublicē. Visi portāli, TVNets, Delfi un pārējie Latvijas televīzijas sižetu. Reklāma ir aizliegta, rīt no rīta ir vēlēšanas. Un pēkšņi parādās ziņa, ka nebalsojot par Šlesaru, viņš saņems naudu no Putina. Krievija ir uzbrukusi Ukrainai, sākusi karu. Tas ir pats sliktākais, kas var būt, ja Putins maksā Šlesaram naudu. Protams, ko es varu izdarīt? Es ierakstu Facebookā, ka es nekad dzīvē neesmu no Putina saņēmis naudu, ka tie visi meli, bet mans mazais ieraksts manā Facebook lapā, kuru tajā laikā rečikisti bloķēja, nav nekas pret tiem dubļiem un nomelnojumiem, ko es esmu saņēmis. Un, protams, nākamajā dienā vēlēšanās mēs pazaudējam vismaz 5 balsis. Tas nozīmē, ka valstī būtu cita valdība, ja mums būtu plus 5 vietas, būtu cits prezidents, būtu citas amatpersonas ieliktas un tā tālāk. Jūs saprotat, jā? Tas nav nejauši tēlu. Jā? Ja jūs esat bīstams esošai varai, viņi dara jebko, lai jūs novāktu. Jā? Un tas ir konkrētais piemērs, kas ir noticis. Pēc vēlēšanām, tad, kad mēs esam pazaudējuši vismaz 5 vietas, es griežos prokuratūrā, Knābā, Sābā, drošības dienestā. Es saku, lūdzu, pārbaudiet. Vai nu roku dzelžos mani vediet uz cietumu, jeb lūdzu, lai uz apsūdzētā sola nonāk tie, kas man ir apmelojuši. Paiet 2 gadi un Knābs atsūta tādu vēstulīti, jā, mēs pārbaudījām, nekonstatējām, jūs neesat saņēmis naudu. Un tas apmēram tā, ka tad uz tava kapiņa, ja tu būtu iznīcināts pilnīgi un vispār neiekļūt Saeimā, uzrakstītu, neapstiprinājas informācija. Bet vēlēšanu rezultāti tika iespaidoti. Tas ir tas, kas notika. Jūs saprotat, kā tas notiek. Un tad arī Latvijas televīzija paaicina kādus cilvēkus, kas saka, nevar tur balsot par tiem prokremliskiem, un tev katru dienu visu laiku saka, teiksim, tas, ka viņi slikti pārvalda valsti, tas, ka aizņemās pa 2 miljardi, tas, ka mēs esam viena no nabadzīgākām Eiropas valstīm, nevienu neinteresē. Pasarg Dievs, neļausim tur Šlesaram kļūt pie varas. Ko Šlesars sliktu ir izdarījis? Pasakiet. Ko Šlesers ir sliktu izdarījis? Es radīju, piesaistīju Rīmī veikalus, tie slikti. Tur 1000 cilvēku strādā vēl joprojām. Maksā nodokļus visu laiku. Tas ir mans projekts. Viesnīcas joprojām strādā, Tirdzniecības centrs strādā. Andrejsalā 3 miljardu projekts tāpat reiz tiek realizēts. Mēs būvējam jaunu pilsētu. Ja, kas no tā slikta valstī, ko es esmu darījis? Satiksmes ministrs. Rainēru atvedu, cilvēkiem bija iespēja lidot pa lēto. Iepriekš cenas maksāja, tur cenas bija 500-600 Latvijā no viena pasažiera. Rainērs atnāca, samazināja līdz 20 eiro, piemēram, cenu. Es atvedu, es braucu uz īriju, pēc tam man gribēja ielikt cietumā par to, ka es esmu radījis lidostai zaudējumus, ja ieviesu atlaides. Jūs zināt, privātā biznesā, Norvēģijā es dzīvoju, tur ir tāds princips.
Pēc 3 maksā par 2. Esat redzējuši tādu reklāmu kaut kur. Pēc būtības 33% atlaide 3 precēm. Iebrauc Statoilā, jeb tagad Circle K, pērc 3 krosus un sāns 4. pavelti. Tad 25% atlaide sanāk, ja tu pērc 4 krosā. Tas ir pilnīgi normāli. Ja? Nē, es ieviešot apjomu atlaidi saviem kompānijām, esmu radījis zaudējumus. Knāps vairākus gadus pārbaudīja lietu. Mani gribēja iesēdināt par to. Viņi saka, bet mēs nevaram atrast to zaudējumus, jo ko mēs redzam un kā tas var būt, paskaidrojot. Jūs samazināt avio tarifus, avio kompānijām cenas kļūst lētākas, ienākuma lidostā palielinās. Es saku, kā? Palielinās, tāpēc, ka apgrozījums palielinās. Turisti saka vairāk lidot. Viņi vairāk tērē naudu lidostā, tax free. Viņi brauc ar mašīnām, igauņi, lietuvieši. Viņi maksā stāvvietā, viņi atstāja naudu. Pēc tam viņi tērē pilsētā, viesnīcās, veikalos, kafejnīcās, restorānos naudu. Mēs esam piesaistījuši naudu. Ja jūs šodien apskatīsieties lidosta Rīga, pasažieru pieaugums 2004.-2009. gads, 5 gadi, kad es biju satiksmes ministrs, pasažieru pieaugums Rīgas lidostā bija par 700% pieaudzis. No 650 000 līdz gandrīz 5 miljoni pieauga pasažieru apgrozījums. Tas tika realizēts ar konkrētu politiku. Ko es ar to gribu pateikt? Tad par kuru tēlu mēs runājam? Šlecers, kurš ir pacēlis lidostu, deva iespēju cilvēkiem, studentiem, pensionāriem lidot. Vai tas, kurš tiek nomalnots pēdējā dienā pirms vēlēšanām, pasakot, ka viņš saņem naudu no Putina, un pēc tam izrādās, ka maziem burtiem ir atvainošanās, kad izrādās nekāda nauda nav saņemta. Tā kā realitāte tāda, politikā man ir daudz ienaidnieki, visa esošā vara ir mani ienaidnieki. Tāpēc, ka viņi baidās, ka nākamajās vēlēšanās tauta var nobalsot par Latviju 1. vietā un Šlecers kļūs par premjeru, un tad ļoti daudzi vienkārši tiks atlaisti. Daudzi pazaudēs vietu pie silas, kā viņi saka. Viņi visu mūžu, iedomājieties, krīze, privātais biznesa bankrotē, viņi saņem naudu. Tāpēc, ka valsts sektorā valsts turpina aizņemties un maksā naudu tiem, kas ir ierēģi. Ierēģi nevienu krīzi nav piedzīvojuši tie, kas ir pietuvināti varai. Tā kā tēls ir ļoti tāda nosacīta tēma. Kā es saku, šodien mans tēls ir tāds, ka es esmu populārākais politiķis partijā. Latvija 1. vietā ir populārākā partija, un es ceru, ka mēs uzvarēsim nākamajās vēlēšanās. Tā kā man ir svarīgi tie procenti, kas par mani balso, nevis tie, kas mani kritizē. Kurus attīstības virzienos jūs uzskatāt par visaktuālākajiem? Tas ir atkarīgs no talantiem, jeb tā saucamā aicinājuma.